Tā, nu ko, mums ir trīsstūra prizma, kurai pamatā ir regulārs trīsstūris, ar malas galu mums 6, un prizmas sānu šķautne ir 8. Tāda tāda prizma ir tā, kad mēs uzzīmējam kaut kādu figūru kopiju paste augšā, tā ir prizma, un pamatā ir vienādu malu trīsstūris. Ok, vienādas malas garums ir 6, un sānu šķautne ir 8. Ar sānu virsmas laukumu, sānu, atceramies, ka prizmām tas ir pamata perimetrs reiz augstums, un šajā gadījumā visas malas vienādas, tā kā perimetrs vienkārši būtu 6 plus 6 plus 6, augstums ir 8, un tad sanāk 18 reiz 8, tas būtu 80, 144 kvadrātcentimetri. Ok, tas ir A piemērs, B piemērs būs bišķi grūtāks, pret pamata malu AB, pret pretējā pamata virsotni C1 ir novilkta plakna cauri, caur C1, A un B ir novilkta šāda te plakna, un jāprēķina šī trīsstūra laukums, Mēs zinām, ka, lai aprēķinātu trīsstūra laukumu, mums vajag mala reiz augstums dalīts ar 2. Un šajā te trīsstūrī, kas mums ir izveidojies, mēs zinām tikai šo te malu AB, kas ir 6, right? Un mums vajag dabūt augstumu šim trīsstūrim, un šajā gadījumā mums viņu sanāk diezgan viegli dabūt, ja mēs novākam arī šo augstumu pret šo te augstumu, arī apakšā. Mēs varam sākt ar to, ka mēs aprēķinām šo te augstumu, kas ir apakšā. Tas būs vienkārši augstums tam vienādu malu trīsstūrim ABC, ko var aprēķināt pēc formulas A saknes un 3 dalīts ar 2. To var bez kautrēšanās atrast šeit pie regulāriem trīsstūriem un dabūt 6 saknes no 3 dalīts ar 2. 2 ar 6 saīsinās un sanāk 3 saknes no 3. Tad mēs zinām, ka šis apakšējais augstums ir 3 saknes no 3. Un te mums izveidojās tāds kā taisleņķa trīsstūris, kur mēs zinām divas malas, no 3 saknes no 3 un 8. Kāpēc šie abi vispār ir paralēli, viņi krustojas tajā vienā punktā, tad te nāk tā 3 perpendikula teorēma, ja slīpnes projekcija ir perpendikulāra malai, tad arī pati slīpne ir perpendikulāra malai. Ok, un tad mēs rakstam, ka trīsstūrī CAC1 mēs uzrakstam Pitagora teorēmu, C kvadrātā ir A kvadrātā plus B kvadrātā. Šajā gadījumā hipotenūza būs AC1, viena katete būs, tam te vajadzētu iekot burtu M šāda te, un tad mums būs MC1 ir vienāds ar MC kvadrātā plus CC1 kvadrātā, right? Un tam mums sanāk, tas te augstums ir 3 saknes no 3 kvadrātā plus 8 kvadrātā. Tad, ja mēs kāpinam skaitli ar sakni, tad izkāpinam skaitli, tas ir 9, izkāpinam sakni, tas ir 3, un 8 kvadrātā 64, 9 reiz 3, 27. Un tas sanāk M1, MC1 kvadrātā būtu 80, 91, un MC1 būtu kvadrāts sakni no 91. Ok. Un tad mēs zinām trīsstūrim gan šo te malu AB, gan arī šo te augstumu MC1, ko mēs tikko aprēķinājām. Tad mēs varam tikt pie trīsstūra laukuma. Tad laukums trīsstūrim ABC ir mala reiz augstums dalīts ar 2. Mala šajā gadījumā ir AB, augstums ir MC1.